gribu sākt ar to, ka es jums piedāvāju tādu apgalvojumu, ko jūs uz to pateiksiet, ka visā pasaulē patiesībā darbojas tikai divi spēki. Divas kaut kādas enerģijas. Bet, tādas kaut kādas okultas enerģijas, bet vienkārši tādi divi spēki, kas visu nosaka. Vispārējais tā kā grozas ap to. Un viens šis spēks ir kas? Varbūt, ka tas ir Dievs. Dievs ir kas? Dievs ir mīlestība, protams, jā. To mēs visi zinām. Un šī mīlestība izpaužas pasaulē dažādos veidos. Jo mūsos ir iesakņojies, es nesaku, ka visiem, bet, piemēram, man ir iesakņojies tāds priekšstats par mīlestību, ka, mīlestība tas ir tad, kad, puisis un meitene satiekas pie laimes pulsni Rīgā, tur ziedu pušķi un viss ir tā viņa smuki romantiski, ja? Un tāds priekšstats par mīlestību. Bet mīlestība ir kaut kas daudz, daudz plašāks. Jo Dievs no mīlestības ir radījis visu pasauli. Tātad mīlestība nozīmē arī būt radošam, piemēram. Dievs savā mīlestība ir brīvs un mums atļauj būt brīvi. Mīlestība nozīmē arī brīvību. Mīlestība nozīmē taisnību, jo Dievs ir taisnīgs. Tad redziet, ļoti daudzas lietas slēpjas aiz tās mīlestības, ja? Tā nav tikai kaut kāda tāda skaista forma. Labi, tas ir viens spēks – mīlestība. Kas ir pretējā pusē? Kas ir pretstāt mīlestību? Kas? Naids? Nedzirdu. Kas vēl? Ļaunums. Naids. Tas cilvēks, kurš tiešām mīl, ir lietas, ko viņš arī ienīst. Mīlestībā ar naidu jūs tevi. Nāve. Ļaunums, bet kāds? Es jums pateikšu, kas rakstīts Bībelē. Mēs šo vietu visi zinām. Tas pats bija ļoti priecīgs, ka to saprašu. Viens man pateica cilvēks. Tā. Ar to mīlestība ir pie mums kļūsi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādēļ arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdem ko? Bailes. Jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnīgu mīlestību. Otrais spēks ir bailes. Mēs paskatīsimies, ļoti daudzas lietas, ko mēs uzskatām par ļaunām, ir dzīvi iekšā motivētas ar bailēm. Tur dzīvi iekšā slēpjas bailes. Un vēl, lai nebūtu tāds uzskats, ka, tad divi spēki, tas nozīmē, ka viņi cīnās savā starpā, mīlestība un bailes ir kaut kāds, tāds ar vienādu svāru. Tā tas nav. Mīlestība ir stiprāka, bet bailes arī. Un tas konflikts tur pastāv. Mīlestība nav bailes. Bet tur, kur ir ienāk bailes, tur nav vietas mīlestības. Iedomājieties tādu situāciju, pusaudžiem bieži tā ir. Meitene satiekas ar puisi, pavada ar viņu daudz laika, skūpstas, daudz tā mīlestību, mainumu un tā arī. Bet pati par sevi iekšā viņa zina, ka viņu šo puisi nemīl. Bet viņa spriež tā, ka, pagaidām nav labāks kandidāts, tāpēc es būšu ar šo, bet tikko parādīsies mans princis vēl tā zini, ka tas uzreiz mainīšu. Kas viņu dod? Kāpēc viņi vajag šo te cilvēku, kuru viņa nemīl, viņa jau pati zina, ka viņa viņu nemīl? Vairs būt viena. Kas būs, ja viņa paliks viena? Kas 16 gados būs ar meitiņu, ja viņa paliks bez puikas? Kāda laika?
cilvēkam ir alkohola atkarība, un visi apkārt to redz, bet viņš to neatrast. Kāpēc? Tur var būt dažādi iemesli. Viņš baidās, jo tas ir briesmīgi atzīt tādu lietu par sevi. Un tas ir uzreiz pārēc, ka būs daudz jāstrādā, lai no tā atbrīvoties. Skaista sieviete pamodas no rīta un dzird kaut kur dziļi sirdi tādu klusu balstiņu. Negrasoju šodien, nevajag tu mīļi. Tas ir skaisti. Bet man šodien sarunā priekšnieki. Šodien gan es nevaru to atdoties. Kāpēc viņi nevar pieņemt savu seju tādu, kāda viņi ir. Kāds var padomāt, ka neviņš jau mūsu. Es nesaku, ka nedrīkst. Ir tikai jāpajautā, kāda ir mana patiesa motivācija. Man reizēm ir tā, ka es baidos iesakt sarunu ar sievu, kas ir dusmīgi uz mani, jo es baidos. Man ir viegli ieslēgties savā istabā un sēdēt un gaidīt, kamēr viss pārējais pats par sevi. Vēl nekā tā nav bijis. Bet tas ir vieglākais ceļš, vai ne? Un ja es sekošu šīm bailēm katru reizi, mūsu attiecības laika paliks aizvien vajākas, vesākas, remdenākas, kamēr mēs nesapratīsim, kā mīlestībai vairs nav vietas, jo taču es izvēlējos bailes. Tā kā bailes, es nerunāju tādā nozīmē, ka tu ieeji kapļu telpu un tur stāv 3 džeki, sporta dēļas, un tad tu arī vari sajust bailes, jā. Tas ir tādas, dabīgas bailes, jā. Cilvēks redz, ka tur iespējams tiešām ir draudi objektīvi. Bet cik daudz ir tādu draudu, tas ir tikai mūsu galva. Un ja Dievs darbojas caur mīlestību, caur brīvību, caur kreativitāti, tad caur radošumu, caur taisnību, tad viņa ienaidnieks darbojas tikai un vienīgi caur bailu. Nav viņam citu ieroču pret mums, kā tikai bailes. Šo ienaidnieku mēs iedomājam dažādas kultūras, pastāv dažādi tēli. Kristīga tradīcija sekojot arī judaismu, saka, ka pasaules pirmsākumos bija tā. Dievs rādīja zemi, cilvēku, bet viņš arī rādīja garīgas būtnes. Kas ir eņģeļi? Tie nav tādi eņģeliši ar plikiem dušiem, ko mēs tā atkal sev iedomājamies parasti, ne? Eņģelis tas ir gars, tas ir noteikti spēks, tā ir inteliģenta būtne, daudz gudrāk un spējīgāk par cilvēku. Bet dara eņģeļi, tāpat kā cilvēki, bija sacēlušies un negribēja pakļauties, un viņu vēl padonas pateica, es nekalpošu, es pazudīju Dieva vietā. Un viņi tika nomesti no debesīm. Šis ir tas, ko saka tradīcija. Es zinu, ka daudzi cilvēki netic, ka šis garīgais spēks, ļaunais pastāv. Bet, tāpēc šodien šis sāruna. Mēs varam aizdomāties, vai tiešām tā ir, ka nepastāv. Daudzi saka, labi, Dieva eksistences var noticēt, bet, ka pastāv ļaunais gars, tas ir pilnīgas blēņas no viduslaika. Taču, ja mēs sekojam kristīgai mācībai, kristīgai tradīcijai un daudzu kristīgo cilvēku svēto pieredzē, mums kļūst acīm redzams, ka pastāv arī pārdatisks ļaunums. Tas, kas pamudina cilvēku uz ļaunu rīcību. Tas jau neatbrīvo mūs no atbildības. Taču ir kaut kāds arī avots no ārpuses, kas mums pamudina darīt ļaunu. Tātad notiek garīgais karš. Tas, kas ir aprakstīts arī Bībelē, visu laiku, nemitīgi, kopš pasaules pirmsākumiem notiek garīgais karš. Un pirmo sākāvi mēs piedzīvojam Ēdenes dārzā. Tātad pirmie cilvēki izvēlēs nepaklausību un pēc tam neatzina savu kļūdu. Bet ko viņi izdarīja tad, kad saprata, ka sagrēkoja? Kurš zina? Viņi paslepās. Kāpēc? Ko Ādams pats pateica Dievam? Es
dzirdēju, ka tu nāc un es baidījos. Atkal baidas. Viena ir problēma, ka es pakritu grēkā, ka es kaut kur sagrēkoju. Bet cita problēma, kas ir daudz lielāka, ka es pēc tam baidos atgriezties. Atnākt un pateikt, jā, tā bija, es gribu laboties. Palīdzēt. Atkal baidas problēma. Bet vēl viens jautājums. Kuras ir tās puses šī garīgajā karā? Vienā pusē ir ļaunais gars, bet otrajā pusē ir kas? Ar ko viņš cīnās? Kam viņš uzbrūk? Kam? Dievam? Vai viņš var uzbrukt Dievam? Neviens nevar uzbrukt Dievam. Tas nav iespējams. Viņš visu ir radījis, viņš arī ļaunu garu ir radījis. Tikā labu garu. Tam viņš kļuva tāds samotās. Viņš uzbruk mums. Šie karavīri, kas tur cīnas, vienā pusē esam mēs. Tas nav Dievs. Dievs ar Satānu necīnās. Neviens ar Dievu nav spējīgs cīnīties. Sātāns ir pilnīgi un galīgi satriekts pie krustā. Tur Dievs atkal parādīja, kurš ir saimnieks pasaulē. Taču viņa ienaidniekam uz laiku vēl ir dota zināma vara pasaulē, un viņš rīkojas. Bet viņš nevar uzbrukt Dievam pa taisno, tas nav iespējams. Viņš uzbruk viņa bērnu. Lai viņam nodarītu sāpi, lai mums nodarītu sāpi. Tā kā tie karavīri esam mēs. Un zināt, kas notiek, ja karā karavīrs guļ, un nesaprot, ka ienaidnieks ir tuvu, viņš jau zaudējis karu. Uzvarēt var tikai tie, kas ir nomodāti, kas trenējas, kas ir saliedēti, kas ir kopā, kas ir disciplinēti. Un to var izdarīt tikai tie cilvēki, kas apzināti praktizē savu kristīgo ticību. Savādāk viņi guļ, un viņi šī karā jau zaudējuši. Šis pārdabiskais ļaunums, viņi raksturo tas, ka visu laiku to pavada meli. Visur tur, kur mēs saskaramies arī ar meliem, mēs saskaramies arī ar ļaunumu, ar to pārdabisko ļaunumu, ne tikai cilvēku ļaunumu. Jo arī meli bieži vien ir vāgi motivēti. Arī mazais bērns, kurš ir, nezinu, kaut ko izdarījis, paņems konfekti kaut un mamma viņam aizliedza, viņš pēc tam viņam ir grūti atzīties, ja, viņš baidās no kādu sodavu, ja, no tā, ka viņam kaut ko pateiks nepatīkamu. Kaut kas līdzīgs notiek arī visas civilizācijas ietvaros. Cilvēks, kurš atpalinās no Dieva, viņam pēc tam ir grūti atgriezties, jo viņam ir bailes. Viņam ir vieglāk palikt šajos netirumos, šajā ļaunumā. Tas, ko sola šis gars, šis mūsu ienaidnieks, viņš sola mums to pašu, ko viņš solīja Ādamam un Ievu. Man tagad neinteresē, vai šis stāsts par Ādamu un Ievu tiešām tā bija, tas ir vēsturiski, vai tā ir metafora. Galvenais ir tas, ka šī stāstā ir iekļauta ļoti svarīga patiesība par to, kas ir galvenais cilvēka kārdinājums no pasaules sākuma līdz pasaules galam. Jūs būsiet kā Dievi. Tikai Dievs var spriest par to, kas ir labs un kas ir ļauns. Taču cilvēks uzņemas šo lomu pats. Ir situācijas, kad mēs ejam pilnīgi pret Dievā iestādīto kārtību. Tad, kad ļaunas lietas tiek pasludinātas par labām lietām. Piemēram, kad rietumu valstīs nonāva vecus cilvēkus un slimus cilvēkus, saucot to par žēlsirdību, par eitanāziju. Lūkojam, tā ir laba nāve. Tad mēs dāvājam šiem cilvēkiem žēlsirdību. Priekš kam viņam mocīt sevi un citus? Priekš kam viņam pārslogot mūsu nodokļu sistēmu? Tos pensionārs taču vajag uzturēt, ne? Slimos. Viņi neko neražo vairs. Un to cilvēki, kas dzīvo tajā liberālismu kultūra, viņi to pieņem par kaut ko ļoti labu. Taču nav nekas jauns. Tas ir tā žēlsirdība. Bet tas iekļaujas tajā formulā. Jūs būsiet kā Dievi, tad jūs lēksiet, kas ir labs, kas ir jauns. Patiesībā pastāv tikai viens likums, tas ir Dieva likums. Ja laicīgais likums ir pret šo te dabisko kārtību, tad šis likums ir amorāls. Viņš ir jāatcer. Tad mēs esam izvēles priekšā. Mēs nevaram būt pa vidu šī kara, jo tas ir reāls karš, par cilvēka dvēseli. Mēs nevaram būt pa vidu. Bija tāds svētais Ignācijs no Lojolas. Viņš ir slavens ar to, ka viņš nodibināja jēzuītu ordeni.
to ordini, pie kura pāvsts esošies pieder. Viņš pateica tā, ka pasaulē patiesībā ir tikai divi karogi. Dieva karogs un ļauna karogs. Un tu vari būt vai no zem viena karoga, vai no zem otra karoga. Neviens inteliģents cilvēks tā kā īstam nevar apgalvot, ka viņš ir kaut kur pa vidu. Jo atkal daudzi no mums saka, nu labi, zem Jēzus karoga es gan neesmu, bet tā ir, man nav nekā kopīga ar ļaunu. Taču, ja mēs neesam vienā pusē, mēs automātiski esam otrā pusē. Un mēs varam izdarīt savu izvēli. Tas, ko saka apostolis Pāvils par šo izvēli. Pagāni upurē, to viņi upurē ļaunajiem gariem, bet ne Dievam. Es negribu, lai jūs būtu ļauno garu līdzdalībnieki. Jūs nevarat būt kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki. Tātad mēs nevaram būt gan tur, gan tur. Mums ir jāizvēlas. Un kur tad var izkausties šī izvēle? Vecajā derībā ir daudz tādu norādījumu, kas mums var palīdzēt saprast. Kā tad praktiski, ko tad tas Marks visu laiku man mēģina pateikt? Ko tad viņš praktiski, ko tas nozīmē? Vecajā derībā, piemēram, atkārtot likuma grāmatā, Dievs ebreju tautai, kuru viņš vērt cauri tūkstnesīm, viņš saka tā, ka tu nonāksi tādā zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos, tad nemācies darīt tās negātas lietas, ko šīs tautas dara. Tad ko viņi dara? Lai tavajā starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī. Nedari, kas zīlē nākotnī, nec laika zimi taujātais, nec čūsku apvārdotais, nec burvis, nec vārdotais, nec garu izsaucējs, nec pārēdis, nec mirušo izaicinātais. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ tas kungs tos dzen ārā tev ienākot. Tev jābūt bezvainīgam tā kunga sava Dieva priekšā. Iedomājieties tos laikus ebreju tautā, kas atstāja savu apvienotas vietu Eģiptē, iet pretī kaut kam nezinām. Ir kaut kāds apsolījums. Viņi ies zemē, kas ir apsolīta, neviens no viņu to nav redzējis. Jau sen viss ir aizmirsts. Kādreiz viņu senči tur dzīvoja. Un tieši tuvajos austrumos, tieši tajā reģionā, tajos laikos eksistē visbriesmīgākie pagānu kulti, kas tikai vispār bija pasaules vēsturē. Tur bija tik tiešām tā bērnu dedzināšana, kad cilvēki uzskatīja, ka, lai iegūtu pagānu dievu labvēlību, kas man ir jāupurē kaut kas ļoti vērtīgs, tad kas ir vērtīgs par savu bērnu, viņi to darīja. Tur reāli eksistē šie briesmīgie kulti. Pagānu templi bija vieta, kur upurēja cilvēku upurus, bērnus, kāra uzlikums arī savus bērnus. Iedomājieties, kādā pasaulē, kādā vietā ienek šī maza ebreju izvēlētā tauta. Un Dievs saka, sākies nedarīt to, ko viņi dara. Jo tieši tāpēc viņi šo zeļu zaudē. Varam padomāt, kur tagad izpaužas tas pats? Kur bērni zaudē savu dzīvību tikai par to, ka viņi ir tādu mērķi? Tas notiek joprojām mūsu laikos. Šie vārdi joprojām ir aptopti. Kur notiek zilēšana, garu izsaukšana? Visur kur notiek. Uz katru stūri. Vai ne? Gribu zināt nākotni, gribu satrisināt kaut kādu problēmu tā, lai nav jāpiepalas īpaši. Un tad mēs ejam pie kaut kādas tantes, piemēram. Un tante mums sola, ka tur, nezinu, tur 10 eiro vai kāds tur aptas, es nezinu, bet ka viņi atrisinās visu problēmu. Piemēram, negribu smēķēt, tad priekš kā man jāpiepalas, priekš kā man jādara savi spēki un laiks. Sēdēšu pie kāda ekstrasensa, viņš man atrisinās manu problēmu, vai ne? Un tā tas darbos. Daudzi cilvēki uz to iebilst, un arī es kādreiz iebildu, bet tas taču palīdz. Mēs taču reāli pazīstam cilvēkus, kuri bija aizgājuši pie ekstrasensa, un viņi pēc tam palika labāk, vai ne? Es dzirdēšu par tādu stāstu. Varbūt negribu sazīties, bet daudzi no mums ir bijuši pie ekstrasensa. Es pats biju. Es zinu, ko es saku. Un bērnībā bija tādas divainas slimības, kas patiesi bija nekas cits kā vienkārši alerģija, taču vēl 90. gadu sākumā tas bija kaut kas diezgan jauns. Un ārsti tā īsti manā vietā, kur es dzīvoju, nevarēja palīdzēt. Un man ir veda pie dažādiem ekstrasensiem. Es atceros vismaz 5.
Visi solīja, ka es būšu dziedināts, neviens nepalīdzēja. Kādu postu viņi nodarīja manai dvēselē, nu, par to ir grūti spriest, bet noteikti bija arī savi zaudējumi. Jo par katru šādu reizi mums ir jāmaksā cena, un ne tāda, kādu mēs iedomājamies, bet varbūt daudz augstāka cena. Es jums parādīšu video no vienas filmas, kas labi ilustrē, kur ir problēma. Iedomājieties situāciju, jauns vīrietis, tātad tā, no viņa ir ļoti tipiska dzīves situācija, no viņa ir aizbijusi sieva, un viņš nesaprot, kāpēc, un grib viņu apviest atpakaļ. Un tā kā viņš pats ir bezspēcīgs, viņš iet pie labas tāmas. Skatāmies, kas notiek tālāk. Jā. У меня, знаете, какая история? Знаю я твою историю, Антон. Любил ее, заботился о ней. А она 3 дней взяла, побросала чемодан вещички. Раз, ушла к другому. Я же знаю, это меня от бабушки, от мамы, это наши семейные. Сейчас все сделаем. Главное, непонятно. А что тут непонятного? Ребенок у нее будет. И не от тебя. Да ты брось, я ее верну. Делал. Ну, ребенок-то назад потянет. К отцу, родночику. А отравить невинный плод. Большой тренинг. Да? То есть, чтобы вернуть жену, нужно травить ребенка. Так что ли? Да ты не бойся, я только в ладошах вынесу, он сам помрет, а жена потом мертвого его выкинет, а этот грех возьмешь на себя. Ну, я... Ну, берешь? Грех? Да. Ну, беру. По рукам? По рукам. Не больно, не больно. Сейчас все сделаем. Не волновайся. Ну что ж, надо помогать людям. Да не бойся, не все стерильно. Ну ты... Это же... А ты что, интенсивно нужно? Или что? Рецепт. А ты так и... Ну? Приступаем ко второй части. Возьмемся за детеныша. Красная вода, чужая беда, да гнилое семя, да лихой плеть. Что было тобой есть? Приходи, тоскующий, тоскующий, а я секрет. В самом интересном месте. Man interesē tas sāpēm paskatīties, kas es biju, bet stāsts bija par to, ka šis labas tantas apmeklētājs pat nezināja, ka tas ir viņa bērns. To viņam aizmirst pateikt. Tas puisis izdzīvoja, bet pēc tam viņš uzzināja, ko viņa tētis grib izdarīt. Skaidrs, ka tam bija nopietnas un smagas sekas. Tad, kas mums ir jāsaprot?
Ja es gribu dabūt kaut kādu pārdaļisku pārdaļu, bez nekādam piepūlēm, atrisināt savu dzīves problēmu, panākt veiksmi biznesā, neko nesaprotu par biznesā, noņemt no ceļa kaut kādu konkurentu, iegūt labu vīru, ja, bet nestrādājot ar sevi. Vienkārši atnākot pie kāda cilvēka, kurš apgalvo, ka viņam pievis kaut kāds garīgs spēks. Tad iespējams, tas ir vienkārši melis un viņš vienkārši ir dabūs manu naudu un viss. Un es ar to esmu pelnījis, es esmu muļķis, ja viņu ticu. Bet iespējams, ka viņš tiešām sadarbojas ar kaut kādu garīgu spēku. Un tā cena, ko es maksāju, varbūt daudz augstākā nekā kaut kāda naudas summa. Mums tas ir jāapzinās. Ja es izēju uz kaut kādu kontaktu ar pārdabisko spēku, kas nav Dievs, tad man jāietinās ar to, ka cena var būt augstāka nekā es gribu. Un tas, ko es parādīju, tikai viens piemērs. Katrs no mums piedzīvo reālu, ļauna gara darbību savā dzīvē. Katrs no mums, ja mēs atgriežamies pie šīs bildes, katrs no mums to piedzīvo, ka notiek karš. Kādā veidā? Tas ir kārdinājums. Katrs no mums piedzīvo kārdinājumus. Varbūt mēs nesaucam tos šajā vārdā, nelietojam kā tādu terminu, kādu teoloģisku. Tas ir ļaunas domas, tas ir ļauni pamudinājumi, tas ir depresīvas domas. Tie ir kaut kādi melīgi priekšstati par sevi, par pasauli. Piemēram, ka es esmu nekās, es esmu tukšā vietā. Daudz cilvēki dzīvo šādu apziņu. Viņi tiešām ir ieticējuši šiem mēliem, kā viņi nebūtu Dieva bērni, par kuriem viņš ir atdevis savu dzīvi. Viņš nekad to neizdarīja, jo mēs būtu tukšā vietā. Daudzi no mums dzīvo šādu pārliecību kaut ko. Naids, nepiedošana, negribu piedot. Cilvēks pat mani lūdzis piedošanu. Varbūt viņš apzinas, ka viņš kaut kur mani sapinās. Es negribu piedot. Es esmu dzirdējis šādas frāzes. Nekad viņam nepiedošu. Tas ir ļoti slikts veids, kā attiekties. Šādā veidā mēs atriebjamies paši sev. Ļauni pamudinājumi, kārdinājumi pret šķīstību, seksualitātes jomā, piemēram, pret godīgumu, pret uzticību. Katrs no mums zina, kas tas ir. Katram no mums ir kaut kas savs specifisks, savas vājas vietas. Un laba ziņa ir tā, kā arī Jēzus to ir piedzīvojis. Varbūt atceroties to stāstu, kad viņš aizgāja tūkstnesī un pavadīja tur ilgu laiku, gājot un lūdzoties, un kas tur notika tajā tūkstnesī? Sātans atnāca viņu kārdināt. Mēs atkal to arī filmās to attēlu reizēm tā, ka tiešām Jēzus tur sēž uz kaut kādu akmeņu, un atnāk tāds džeks, tāda tumšā uzvalkā, jā, tāda varbūt riebīga smaidīja kaut kāda, saka, es tev piedāvāju tā un šitā. Varbūt tā tas bija, es nezinu, es tur neredzēju. Bet iespējams viņš to piedzīvoja tieši tādā veidā, kā mēs to piedzīvojam. Neko viņš neredzēja, bet viņš jūta, ka kaut kas viņu pamudina uz ļaunu. Tātad arī viņš nebija no tā brīvs. Bet viņam izdevās nepiekrist tam. Un arī katram no mums ir šī iespēja. Ja pie manis atnāk kārdinājums, tas tā vēl nav problēma. Problēma sākas tad, ja es padatos. Nav problēma, ka ir kaut kāds slikts tēls, sliktā domā, kas ir uzmācīgi, kas man seko, kas man traucē. Problēma sākas tā, kad es teiktu padotos un saku, labi, daru to. Tad es beidzu pastāvi pretoties. Vēl viens veids, kā darbojas šis ienaidnieks, ir viņa mīļākais vārds. Kā jums liekas? Kas tas varētu būt par vārdu? Tāds, atslēgas vārds ļauniem garam. Piemēram, ja Dievs vienmēr tev saka jā, ko saka pretinieks? Nē. Kāpēc ne? Nē. Viņš saka, jā, bet. Vispār tu varētu nomest to svāru. Bet tu jau esi vecs. Ir grūti paskatīt par kādīt, vai ne? Vispār jau tu vari piezvanīt tam draugam ar viņu satikties un pārunāt beidzot. Bet ne šodien ir futbols. Varbūt šoreiz mēs varētu nosvinēt Ziemassvētkus bez alkohola.
pamēģināt vienreiz mūžā, kā tas būs? Ja nebūs uz galda pudelē. Es tam būs, kurš to nesapratīs, viņš nemēģinās. Ja? Varbūt es gribu visu mūžu sapņoju braukt ar motociklu. Bet es nevaru nokārtot tās tiesības. Bet man nav laika. Kāpēc tā nav laika? Man ir brīvdienas tās. Ja ir brīvdienas, es taču nevaru to darīt. Man ir kas jādara. Jāskatās televizors. Visu laiku tas bet. Tā ir liela slimība. Ja mēs visu laiku sekojam kaut kādam bet. Tā kā, ja tas bet atkārtojas mūsu dzīvi pārāk bieži, ir vērts paskatīties, kādas bailes slēpjas aiz šī bet. Atgriežoties pie tās ļauna gara ietekmes, kas nav dabiska, kā kārdinājums, bet kas ir pārdabiska, kas iziet no šiem dabiskuma rāmjiem, es jums vēlos pastāstīt viena cilvēka liecību. Reāla liecība par to, kas var notikt, ja kāds no mums parāk dzīvīgi ieiet tajās prakses, no kurām Dievs mūs aicina sevi sargāt. Jo viena lieta ir kārdinājums, kas ir ļoti normāla parādība. Bet cita lieta ir demoniska ietekme vai apsēstība, ar ko saskaras ne jau visi cilvēki, bet tikai tie, kas iet daudz dziļāk šī ļaunumā. Šis cilvēks, viņš joprojām ir dzīves, viņš dzīvo Francijā, Lionā. Kad viņš bija jauns, viņš studēja fiziku, dzīvoja Francijā vai Beļģijā, laikam Beļģijā tas bija. Tajā laikā visa rietumu pasaule piedzīvoja tā saucamo seksuālo revolūciju. Tas bija laiks, kad sāka plaši studentu nemieri, kas aktivizējas tādas ideoloģijas, kas kļuva populāras, kas apstrīdē tradicionālu iekšķu, tradicionālas vērtības, tradicionālu ģimeni, baznīcu, patriarchālas kaut kādas tradīcijas, vecāku lomu ģimene. Tas bija sacelšanās pret visu patiesību. Un viņš arī tajā laikā daudz cilvēki aizgāja no Dieva rietumos, jo viņi pateica, ka nē, ticība Dievam tas ir tikai veids, kā sevi padarīt par vērtu. Es gribu būt brīvs, man tas nav vajadzīgs. Viņš bija viens no tiem. Viņš novērstas no ticības un sāka meklēt citus veidus. Jo viņš jūta, ka viņam to garīgumu vajag, bet kā to panākt? Un viņš sāka praktizēt transcendentālo meditāciju. Tas ir salīdzinoši jauns austrumu meditācijas veids, kas tieši tajā laikā, ko tikai sāka popularizēt Eiropā. Tagad šī transcendentāla meditācija ir pilnīgi status quo. Tur, kur jūs redzat par sludinājumu ielūgt meditāciju, ir kādas transcendentāla meditācija. Tā tiešām ir ļoti izplatīta. Tagad, tajos laikos viņš bija viens no pirmiem eiropiešiem, kas tam pievērsas ļoti nopietni. Un viņš sāka praktizēt to aizvien vairāk un vairāk. Viņš sāka sākumā meditēt 2 stundas dienā, pēc tam 4 stundas dienā, pēc tam 6 stundas dienā. Pēc tam viņš bija spiests aiziet no darba, jo darbs vairs nebija savienojams ar viņa garīgo attīstību. Kā viņš to uzskatīja, viņš iepazinās ar cilvēku, kurš ir šīs meditācijas autors, kurš izgudroja, piedāvāja šo meditācijas veidu. Un tā kā viņš tiešām bija ļoti apdevināts, un viņam tiešām bija talants šī meditācija, un tas guru to atpazina, viņš kļuva par šī guru sekretāru. Viņš braukāja viņu līdzi pa visu pasauli, popularizējot šo transcendentālo meditāciju. Un viņam bija unikāla iespēja, kas atkal nav dots eiropiešiem. Parasti viņš ar šo guru nodzīvoja 2 vai 3 gadus arī slēgtajos klosteros Indijā un Ķīnā. Tur, kur cilvēkus un rietumiem parasti neietieši. Un viņš tur tiešām praktizēja un viņš redzēja cilvēkus, kas ir ļoti dzīvi iegājuši šīs praksēs. Bet kādreiz viens no šiem guru, kas tur dzīvoja, te klosteri saslima. Un tā kā šī kopiena bija piedievuši turīga, viņus aicināja ārstus no visas pasaules. Un tad arī viņš satika vienu ārstu no Eiropas, kas bija ļoti pārsteigts, redzot tur arī cilvēku no Eiropas. Un viņš šīm Berlindam uzdeva tikai vienu jautājumu. Viņš bija ļoti pārsteigts. Viņš pateica tā, bet tu taču kādreiz biji kristietis. Un Berlins saka, ka tajā brīdī, kad viņš sadzirdēja šo frāzi, viņam iestājas šoks. Viņš saprata, jā, es taču kādreiz biju kristietis. Es visus šos grādus esmu gājis aizvien tālāk no Kristus.
Es meklēju kaut ko, ko neesmu atradis, kaut ko neesmu ļoti dziļi šajās praksēs. Es esmu daudz ko sasniedzis viņu izpratnē, bet es joprojām esmu tukšs. Un viņam tas bija tik liels piedzīvojums, viņš sapratā ar šo te frāzu visu savu dzīves situāciju, ka jau nākamajā dienā viņš aizbrauca no šī klostera, bez naudas, bez nekā. Viņš nonāca atpakaļ uz Beļģiju, viņš atrada darbu, var sakot, viņš atstāja pilnīgi visu to, kas viņam bija dārgs pirms tam. Viņš saka praktizēt savu ticību, viņš saka lasīt svētos rakstus, jo viņam tās garīgas lāpas joprojām tik stipras, bet viņš atrada citu veidu, kā to piepildīt. Es atļaušos apgalvot, ka labāku veidu, kā to piepildīt. Bet tad viņš iekrita atkal citā situācijā, jo viņš teica tā, es ļoti ilgojos pēc kaut kādas kopienas, lai varētu tā cilvēkiem sanākt kopā lūgties, pārunāt garīgas lietas, un viņš atrada tādu kopienu. Viņš saka, tā bija ļoti interesanta kopiena, jo tie bija kristieši. Viņi lūdzas, viņi lasīja Bībeli, viņi arī runāja par enerģijām, par čakrām, par reinkarnāciju. Viņi man tā teica, ka vās, tev taču ir iespēja dziedināt, tev ir talants. Tu vari cilvēkiem pieskarties tā kā Jēzus, un viņi būs veseli. Viņš sāka praktizēt šo te jaunu darbības veidu. Viņš kļuva par ekstrasensu. Šis kopienas ietvaros. Savu kļūdu viņš sapratā vienā brīdī, kad bija iegājis dievkalpojuma laika baznīcā, un tad, kad priesteris tur teica savu lūkšanu, to, kas ir svarīgāk katoļu dievkalpojumā, viņš sāka dzirdēt iekšējās balsis, kas nebija viņa balss, kas lamājas visbriesmīgākiem vārdiem, kas zaimoja Dievu, un viņš ļoti nobijies. Viņš nobijies, ka viņš ir sajūtas prātā. Viņš mēģināja to pateikt savas kopienas vadītājiem, bet tas teica, tas ir tavs ārņēmlis, kas ir tevi uzrunā. Kāds tāds izpratās? Tad viņš aizgāja pie tā priestara, un priesteris, kurš izrādās eksorcists, tad tas, kurš veic tieši atbrīvošanu no demoniskas ietekmes, pateica, ka jā, nesaprotu. Man ar šādiem cilvēkiem bieži samē strādāt. Ja? Un sākas atbrīvošanas process, un tikai 8 gada laika šis Verlins viņam izdevās pilnīgi atbrīvoties no tās ietekmes. Jo viņš bija tiešām atvēris durvis ļauniem garam. Kaut un viņš uzskatīja, ka viņš dara ļoti labu lietu. Viņš taču cilvēkiem palicis tāpat, kā tā tantē. Vēlāk viņš kļuva par mūku, par priesteri, par mūku, un tas, ko viņš dara tagad, viņš pasniedz fiziku, jo viņš bija fizikas pēc savas izglītības, runāja teoloģiju Lionas universitātē, un viņš ir arī viens no lielākajiem kristīgiem specialistiem tieši austrumu praksēs, jo viņš to visu bija izgājis pats. Es jums parādīšu īsu fragmentu no viņa dzīves stāstā, kur viņš pats stāsta par to, ko viņš bija spējīgs darīt, pateicoties šīm paradigmām. Un tas bija diezgan interesanti. Ja viņi runāja par kristietību, viņi runāja ar evaņģēliju komentāriem, un pēc tam runāja par enerģijām, kas man atgādināja Indiju, par reinkarnāciju. Es nezināju, es esmu ienācis ezoteriskā skolā, kristiskā skolā, bet tā nebija kristietība. Tā mēs sākām ar šo ezoterisko doktrīnu, turklāt pietiekami piesardzīgi, lai man netiktu parādīta nesaderība ar kristietību. Vēlāk mēs ienirām okultismā. Mēs teicām jauniem klāt pienācējiem, ka kungs bija viņam devis īpašs dāvans un ka Jēzus vārdā, paklausībā evaņģēliem, tas ir jāliek lietā, lai kalpotu tuvākajiem. Un es sāku iegremdēties okultismu jomā, ko šodien sauc par energoterapijām. Tas ir manipulēt ar slēptām enerģijām, lai ārstētu. Es iepazinos ar ārstu, naturopātu un kontaktējos ar viņu. Atklāju, ka austrumu metodas manī izstrādāja spēcīgas mediju īpašības. Viņš uzaicināja man darboties, izmantojot okultos spēkus, pie kuriem es varēju bez grūtībām pieslēgties. Man bija profesionāls darbs, bet šie dziedināšanas seansi aizņēma lielāko daļu mana brīvā laika.
es redzēju diezgan dramatiskus rezultātus. Mēs varējām veikt pat darbības no attāluma, atbloķējot deguna starpsienas, nekam nepieskaroties, tikai caur okultu darbību. Un cilvēki patiešām tika izārstēti? Vai ir tā, ka cilvēki tiek izārstēti šādu praksi? Atbildi ir nē, jo noteikti simptomu nobīda, bet arī to es uzzināju daudz vēlāk. Cik bieži mēs redzam, ka persona saņem okultu dziedināšanu, jo simptoms pazūd, bet 2 nedēļas vēlāk ir vēl viens simptoms, un ir jāatgriež šajā sanāksmē vēl, un simptomi pazūd atkal un tā tālāk. Tā vietā, lai ar veselo saprātu teikt, tas ir interesanti, ja es dodos pie sava ārsta reizi 2 nedēļās, un problēma nepazūd, tad parasti es mainu ārstu, bet nē, ir pakāpeniska brīvības atsevināšana. Ir saite, kas ir nostiprināta. Cilvēks zaudē kritisko domāšanu. Tas ir ļoti svarīgs spēja, lai varētu tieši izveikties no ļaunuma. Tad kā es varu pretoties? Kā es varu neiekrist? Pats galvenais ir nekustināt ūdeņus, tā sacīt. Tad, neiet tur un nemeklēt laimi tur, kur tās nav. Ir izvairīties no visām praksēm, kas ir bīstamas, kas ir garīgas, bet kas nav saistītas ar Dievu, ar baznīcu, ar kaut ko tradicionālu, ar kaut ko tādu, ko es zinu, kas tur notiek. Man pasaka, ka man jāiet uz jogas seansiem, un tas man palīdzēs noņemt spriedzi, vai uzlabot attiecības ģimenē. Man jāuzdod jautājumu, kā ģimnastika var uzlabot attiecības manai ģimenei? Tā var palīdzēt man fiziski realizēties, jā. Bet kāpēc ne normāla fizkultūra? Kāpēc tieši kaut kāda austrumu praksa, kas ir saistīta ar reliģiju? Varbūt tas galīgi nav bīstami, bet varbūt es eju tur, kur es nezinu, ko tas guru dara un uz kurieni viņš mani vedīs. Man vienkārši jābūt kritiskam un jāpieliko mans kritiskais prāts. Tādas prakses, kas var būt bīstamas, spiritisms, garu izsaukšana, ko daudzi no mums ir darījuši arī bērnība, tā spēlējoties, tā pa jokam. Tas ir skaidrs satanisms, šamanisms, tas ir kādu totēmu, amuletu izmantošana, ir kādi maģiskie rituāli, ezoteriska literatūra, zilēšana, tāru kārtas, astroloģija, numeroloģija, lastu uzlikšana vai noņemšana, balta vai melnā maģija un tādas lietas, kas viss saistīts ar kaut kādam enerģiem, kas zinātniski nav zinātniski, kas zinātniski nav pierādams un nav to eksistenci vispār nav iespējams pierādīt zinātniski. Tur uzreiz būtu jāieslēdzas manai kritiskai domāšanai. Ja kāds uzskata, ka viņš var nesat kaut kādu gredzenu, kaut kādu simbolu, un tas atrisinās viņa problēmas dzīvē, sakiet, lūdzu, vai šis cilvēks nav pazaudējis prāta? Ja es uzlikšu sev šeit savu horoskopa zīmi, tas uzlabos manas attiecības, nezinu, ar pretējo dzīvumu. Vai tas ir veselais saprats, kas man to saka? Un šeit ar šīm lietām mēs ļoti bieži saskaramies arī varbūt savā dzīvē. Bet ar to ir iespējams tikt galā, pat atbildoties. Kā es varu pretoties ļaunumu? Es varu būt Dieva pusē. Es varu saņemt kristību, ja es vēl to neesmu saņēmis. Jo kristība ieved mani kristīgajā dzīvē, ieved mani baznīcā, atver man debesīs, iespēja nonākt debesīs un būt draugam ar Dievu, bet tā ir būt svarīgu aizsardzību garīgo bērnam, tam mazajiem bērniem, kas ir ļoti tāds, tiešām neaizsargāts. Un pastāv konkrētas liecības no misionāriem, kas strādāja Āfrikā vai Āzijas valstis, tādas, kur tiešām praktizē šamanismu, un tur viņi stāsta par to, ka tie cilvēki, tajās kultūras ļoti baidās no visādām zilniecēm, burviem, no šamaniem, tiešām šie cilvēki ir ļoti ietekmīgi, no viņiem visi baidās. Bet tie, kas tika nokristīti, uz viņam šī maģija vairs nedarbojas. Viņi reāli to novēroja, ka tie cilvēki, kas saņēma kristību, kas izvēlēs Dievu, viņi bija brīvi no šīs ietekmes. Viņam vairs nebija jābaidās. Varbūt man neuzbruk nekādi šamani, bet kāpēc es vēl projām neesmu izmantojis šo iespēju, ja, piemēram, neesmu nokristīts? Un tad tas to var ļoti brīvi iegūt šo dāvanu, savu garīgo. Tā ir grēka nožēla.
Ja es sagrēkojas, es to atzīstu. Katoļu tradīcija vai pravisticīgo tradīcija, tā ir grēkšķība. Citās kristīgas tradīcijas ir tā par grēku nožēlu. Es atzīstu Dieva priekšā un es saku, jā, tā ir mana vaina. Tur man nebija taisnība, bet es lūdzu, kungs nāc un paņem mani atpakaļ. Un tas palīdz cilvēkam nostāties patiesībā un kļūt ar laiku spēcīgākam pret šiem uzbrukumiem. Man kā katolim tā ir euharistija. Tas ir sakraments, kur es satiekos ar Dievu, kur es varu pieņemt viņa miesu un asinis, fiziski, jo tas reāli notiek, tas brīnums dievkalpojuma laikā. Es nestāstīšu par to daudz, jo tas atsevišķi liela tēma uz vairākam stundām, bet es ticu, ka tā tas ir. Un tā ir, ja mēs pieņemam šo te svēto komuniju ar ticību, nevis vienkārši rituāla dēļ, tad tas arī mums dod aizsardzību. Tā ir lūkšana. Mana individuāla lūkšana un arī lūkšana kopienā. Ja, piemēram, es esmu ģimenē, es esmu precēts vīrs, es varu lūgties kopā ar savu sievu, kopā ar saviem bērniem, es varu lūgties individuāli. Visam šīm praksēm ir vietā ticīga cilvēka dzīve. Es varu lūgties kopienā. Reizēm ir situācijas, es to tiešām zinu, kad tev uznāk tāda depresija, tāda skumjas, tāda noslēptība, ka tev negribas pat lūgties, neko tev negribas. Bet tad es varu pateikt citam cilvēkam paklaut. Es zinu, ka tu tic Dievam aizlūdz par mani, palūdzies. Tu 1 minūti velti lūkšanai par mani, tas tiešām palīdz. Bet mēs kautrējamies to palīdz. Patiesībā, kad es eju kaut kur runāt, uzstāties ar cilvēkiem, runāt par ticības lietām, es vienmēr lūdzu kādiem cilvēkiem, par kuriem es zinu, ka viņi tiešām ir tādi draugi ar Dievu, lai viņi lūdzu par to. Jo nav taču jēgas man iet bez nekāda pamats un kaut ko mēģināt mainīt. Tas ir iespējams tikai tādi, ja ir stingrs garīgs pamats, ir garīgs atbalsts. Un šādi cilvēki ir mums apkārt. Tie ir svētie raksti, kas ir tāds avots, kur es tiešām varu atrast patiesību par Dievu, patiesību par šo garīgo kāru, patiesību par sevi, par cilvēku attiecībām. Es tur neatradīšu atbildes uz jautājumiem, nezinu, kā darbojas degvielas padeva mašīna. Ja? Tur par to nav rakstīts. Tur ir rakstīts par to, kā dzīvot labas attiecības ar Dievu, kā dzīvot pilnvērtīgu, brīvu, laimīgu dzīvi jau tagad šeit uz zemes, nevis tikai tad, kad es nominu pie debesīs. Jo debesīs ticīgam cilvēkam sākas šeit un tagad, nevis pēc nāves. Un ja es lasu šos svētos rakstus, un jums par to bija lekcija, tad es tiešām, man ir stingrs pamats, man ir stingrs avots, uz kur es varu balstīties. Jo privātā dzīvē, vai kaut kāds cits žurnāls, tā arī ir laba lasamviela reizēm, no tā, lai izveidinātu smadzenes, kaut kādā mērā var būt tādā. Bet taču varētu tas arī laiku priekš kaut kam tādam kā Dieva vārds. Lai pretotos ļaunumam, es varu lietot tādus ieročus, kas katram cilvēkam gandrīz ir doti, tīri dabiski. Tas ir ignorēt šos kārdinājumus, šos uzbrukumus. Ignorēt tāpat, kā mēs ignorējam mušas vasarā, kas lido apkārt. Bet tu taču nepadomā par katru mušu. Viss, vai ne? Tāpat es varu rīkoties kārdinājumā brīdī. Tu tur nepaspilēt ar to, kā es vajag cīnus ar kārdinājumu kā mušību. Ja? Naušas. Viss. Ja atvedot, tad atvedot. Tikai galvenais tā ir mušai neļaut nosēsties sev uz galvas. Tāpat kā tam kārdinājumam. Kamēr es pretojos, nekas nenotiek. Tajā brīdī, kad es pārstāvu pretoties, es atveros ļaunumam. Mieru saglabāt mieru, jo man nav jāmīnas par to, ka es piedzīvoju kārdinājumus. Es taču esmu dzīves cilvēks. Tāpat kā Jēzus piedzīvoja kārdinājumus. Un humors. Tas ir milzīgs, kolosāls ierocis pret jebkādu ļaunumu, ko mēs bieži vien nenovērtējam. Piemēram, pret lepnību. Es iedomājos pārāk daudz par sevi, vai pārāk daudz pārspēlēju savas ciešanas, cik es esmu nelaimīgs un bēdīgs. Es esmu tāda pelēka pelīte, un vispār man neko dzīvi nevajag, ja? Bet no distances reizēm paskatīties un pasmieties par sevi. Tas ir kolosāls zāles pret kārdinājumu. Pasmieties par sevi. Pasmieties par šīs pasaules gudrību, kas mums mēģina iestāstīt, ka tu būsi laimīgs tad, kad tu nopirksi tādu un tādu telefonu. Tas taču ir smieklīgi, tas ir absurds. Mēs dzīvojam šī kultūrā, un mums jau liekas, ka tas ir kaut kas normāls, bet tā no malas, tas taču ir smieklīgi.
Un ja mēs lietojam šo humoru, izsmējot melus un izsmējot reizēm arī sevi, tad mēs kļūstam spēcīgi pret jebkādu garīgu uzbrukumu. Un pats galvenais ir tas, ka pats galvenais spēks ir tas, par ko dziedēja Vladimirs pirms stundas. Tas ir Kristus asinis. Man ir šīs ierocis. Varbūt kāds ir pamanījis, kā krusts izskatās arī kā zobens. Tas ir ierocis. Tas ir galvenais ierocis, ko mēs varam lietot. Jo Kristus priekšā ļaunais gars nav nekas. Viņš tiešām var nulēt. Viņš tiešām nevar pretēt. Viņš var uzbrukt mums, bet ne jau viņam. Ja mēs esam ar viņu, ja mēs esam viņa krusta pakājē, tad mēs esam drošībā. Ja mēs kaut kur ejam galā un gribam tā savu prātu risināt lietas, tad reiz var sanākt nepatīkšanās. Un trešais video, tas būs īsts, par to vismagāko gadījumu redzēt visādi šausmas par to, kas notiek, kad cilvēks ir apsēsts, tur ļaunais gārs, ar viņu runā un visādas briesmīgas lietas dara. Šīs lietas tiešām notiek. Tas notiek ļoti rēti. Lielākā daļa no mums, paldies Dievam, to nekad nepiedzīvos. Bet ir cilvēki, kas to piedzīvo. Un kad mēs skatāmies uz to šausmenēs, tad mums var likties arī, ka Dievs tā kā Sadamu cīnas un neviens nevar uzvarēt, tā kā viņi būtu līdzvērtīgi. Tā nav taisnība. Jēzus vārdā Sādams uzreiz atkāpjas. Es jums parādīšu fragmentu no vienas filmas, kur tas ir parādīts patiesi. Tā, ka tas ir reālajā dzīvē. Kad Sātans Jēzus vārdā uzreiz atkāpjas. Tad tā ir filma par Sveto Tēlu Pio, kas tiešām, viņam bija tāda pieredze, ka viņš daudz cīnījies aktīvi garīgajā kara piedalījies un ar viņu kalpiem. Stanno interessanti. Ci stanno mamma sta ritrovando il telaio. Ci sta vincendo solo seduto vicino a lei, quello sta seduto su uno sgabelletto basso. Vicino guarda il lavoro della mano, però lo guarda alla rovescia, così, da sotto. E dice, mamma, che stai facendo? Guarda il brutto sto vedendo, no? Allora la mamma che fa? Abbassa il telaio e mostra la parte buona del lavoro. Tutti i colori al loro posto e tutti i fili composti nell'armonia del disegno.
Ma come dovessi meritare. Siamo tutti seduti sulla stampella bassa. Pats pēdējais, ko es pateicu šodien, ir, ja kāda ir praktiska, teiksim, kādam būtu jābūt praktiskam rezultātam pēc šī vakarā. Ja kāds no mums zina par sevi, ka viņš bija iesaistījies šādās praksēs, ir ļoti svarīgi no tā attiekties. Jo tas tiešām nepariet pats no sevis. Iespējams, mēs bijām kādreiz aiz nezināšanas, gribējām labu, bet mēs kaut kur bijām iesaistījušies. Ir ļoti svarīgi, lai es izdaru gribas aktu, ka es vairs negribu nekādu sakaru ar to, es gribu tikai Dievu, vairs neko man nevajag. Un attiekties no tā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo savādāk ir iespēja, ka tā garīga saikne ar to ļaunumu mums saglabājas visu laiku. Es pat varu iet kaut kur lūgties, uzskatīt, ka es dzīvoju tā kā brīvu dzīvi, bet šī saikne kaut kur ir, un tā tur nevar man iet tālāk. Ir ļoti svarīgi atteikties, ir ļoti svarīgi lūgšana to atdot Dievam, un konkrēti pasakot, ka tas un tas bija, un es tavā priekšā no tā atsaros. Un ir svarīgi arī nožēlot šo situāciju vai nu caur grēksūdzi, vai nu lūgšanā, un ja kādam būtu vēl kaut kādi jautājumi tieši par šo te pusi, tad māsai delegācija var pajautāt vai priesterim Jurijam, un viņi palīdzēs ar to, kā tad būtu jārīkojas. Bet šīs solis tiešām ir svarīgs, jo savādāk šīs saiknes mums var durēt un nevar mums iet uz priekšu. Pats pēdējais ir tas, ka, ja tev ir sakari debesīs, tev nav jābaidās no ļaunuma. Jo tev ir tāds tētis, tev ir tāds draugs, un tev ir tāds mācītājs, kurš ir nesalīdzināms stiprāks par jebkādu ļaunumu, un vēl jau vairāk par tavu baili. Lai mēs tiešām esam brīvi, lai mēs tiešām esam brīvi no tām bailēm, kas mums nav vajadzīgas, lai mēs tiešām esam brīvi mīlestībai, radošumam un labai dzīvei jau šodien. To es novēlu, lai jums ir labas diskusijas šodien.